atslēgšanās no Brela un pārslēgšanās uz Eiropas un tā sinhronizācija ir. Es nepārspīlēšu, jo teikšu viens no svarīgākajiem notikumiem enerģētikā, jau ne pēdējo gadu laikā, tad arī skatoties turpmāk, tad noteikti viens no tādiem pagrieziena punktiem, kad mēs mainīsim daudz ko. Un tās ir milzīgas iespējas. Un tā ir ļoti atbildība mums pašiem, ka jau ļoti daudz, kas būs vēl vairāk mūsu rokās. Mums pašiem par to būs jāatbild, pašiem par to ir arī jāpieskata. Un te ir jāsaka tāds, ka arī mēs esam gatavi. Mēs esam pierādījuši, ka mums viss iet pēc plāna, mēs to spējam paveikt, mēs to spējam izdarīt. Un te ir atkal jāsaka tiešām paldies tām iesaistītiem pusēm, jo bez jums tas nebūtu iespējams. Mēs, manuprāt, sparam ļoti platu soli tālāk Latvijas energo neatkarībai. Tirgu ziņā mēs jau sen esam integrēti, bet tas, kur mēs vēl neesam ar Eiropu integrēti, mēs neesam pilnībā integrēti tehniskā ziņā. Un, lai būtu pilnībā neatkarīgi, pilnībā pastāvīgi un paši rūpētos par savu apgādes drošumu, mums ir jābūt vienotiem ar Eiropu, nevis jābūt vienotiem ar mūsu austrumu kaimiņiem. Un tādēļ šis ir svarīgs projekts, svarīgs solis uz priekšu, lai mēs būtu vienoti, sinhroni ar Eiropu. Šis konkrētais objekts palīdzēs mums uzturēt inerces tīklā, palīdzēs uzturēt stabilitāti tīklā, arī jaunajos apstākļos, kur mēs sagaidām Kurzemē, mums būs arī arvien vairāk jaunas atjaunīgās ģenerācijas jaudas. Mēs arī zinām, ka ir interesi par atsevišķiem lieliem patērētājiem, pat varbūt pat Liepājas pusē, kas arī varētu būt liels patēriņa objekts. Grobiņas sinhronais kompensators būs pirmais no 3, un ir prieks dzirdēt to, ka šobrīd projekts iet pēc plāna. Sinhronais kompensators jau ir izgatavots, un janvāra beigās gaida rūpnīcas testus. Tiklīdz tie būs sekmīgi pabeigti, tas uzsāks ceļu uz Latviju. Pēc tam mums vēl ir jāuzbūvē līdzīgas sinhrono kompensatoru stacijas Ventspilī un Līksnā. The synchronous condensers as machines really helps the system in terms of stabilization of it, providing short circuit inertia and frequency stabilization, which is so required for the future, the sustainable future we are looking for. Ja jau elektrība būs, tad arī visi būs. Gan siltumiņš, gan smaids, gan kopā izdosies. Lai mums izdodas!